Čau! Man joprojām sauc Dāvis, un es esmu podkāstu fabrikas vadītājs. Šajā video es gribēju pastāstīt vairāk par to, ko mēs darām un ko mēs piedāvājam, un kas ir tie pakalpojumi, kādus mēs varam nodrošināt jums, un kā mēs varam palīdzēt jūsu podkāstam augt un attīstīties. Bet sākumā pastāstīšu mazliet par sevi. Man ir 10 gadu pieredze digitālajā mārketingā un komunikācijā. Esmu strādājis top Rīgas aģentūrās, gan digitālajās, gan mēdīju, gan reklāmas radošajās aģentūrās. Pēc 6 gadiem es nolēmu specializēties tieši podkastos. Sāku taisīt podkastus ar draugiem, būros cauri visiem tehniskajiem jautājumiem un mēģināju vispār saprast, ko nozīmē taisīt podkastu, kas tā podkastošana vispār ir. Kad bija jau kaut kāda tehnika un pieredze iekrāta, sāku piedāvāt pakalpojumu saviem klientiem un sāku veidot iespējams pirmos zīmola podkastus Latvijā. Šiem gadiem kopumā es teiktu, ka es esmu ierakstījis noteikti vismaz 500 dažādas podkāstu epizodus. Kopā ar saviem draugiem podkāstā Bīza vaļā esam iekarojuši Latvijas podkāstu topus, kā arī strādājis un palīdzējis gan lieliem zīmoliem, gan mazām organizācijām. Un tagad ar komandu esam atvēruši podkāstu fabriku, kas ir no vienas puses studija, no otras puses tāda podkāstu aģentūra ar mērķi palīdzēt Latvijā tapt aizvien vairāk foršiem un kvalitīviem podkāstiem. Mūsu pamatdarbība, es domāju, ka var iedalīt tādos 3 virzienos: producēšana, visi tehniskie jautājumi ar podkāstu ierakstīšanu, filmēšanu, montāžu, mārketings, to, kā dabūt podkāstu līdz klausītājiem. Visas savas digitālā mārketinga zināšanas var pielikt šeit, jo patiesībā tas nav nemaz tik viegls uzdevums, kā man pašam sākumā šķīt. Un konsultācijas. Man ir diezgan liela pieredze ar podkāstiem par šiem 6 gadiem visdažādāko problēmu risināšanā, tāpēc es noteikti varu palīdzēt arī jums, ja jums ir jautājumi un neskaidrības par podkāstiem. Bet tagad pastāstīšu mazliet par katru no virzieniem vairāk. Ierakstīt un samontēt podkāstu, lai gan nav nekas ļoti sarežģīts, tur tomēr ir ļoti daudz visādas lietas iesaistītas, kas netrenētam cilvēkam var sagādāt diezgan liels problēmas. Mums ir pieredze, mēs varam nofilmēt ar vairākām kamerām, ierakstīt būtībā, cik cilvēks jums vajag. Mums ir studija šeit, podkāstu fabrikā, viena telpa, mums gatavojas tūlīt būs gatava arī otra telpa, kur mums ir dažādāki seti, kur mēs varam ierakstīt, lai ir normāla skaņas kvalitāte un viss kā nākas, kā arī varam aizbraukt pie jums, nofilmēt podkāstu jūsu studijā vai atrast kādu interesantu vietu kaut kur pilsētā. Jā, nu par šīm 500 epizodēm ir arī atstrādāta diezgan daudz visu procesu podkāstu montāžā, lai to varētu padarīt pēc iespējas ātrāk, efektīvāk un kvalitīvāku. Tāpēc gatavas epizodes varam sagatavot jums jau vienkāršākos variantos tajā pašā dienā, vai sarežģītākos gadījumos 3 darbdienu laikā epizodes būs pie jums. Mēs, protams, varam palīdzēt arī ar saturu tieši podkāstu producēšanas kontekstā, bet man ir diezgan liela pārliecība, ka saturam ir jānāk no jums, jo jūs vislabāk zināsiet savu auditoriju. Podkāstus ne tikai es ierakstu un producēju, bet es arī diezgan daudz klausos. Nozīmē, mēs varam palīdzēt noteikti ar satura iepakojumu, varbūt ar kaut kādiem komentāriem no malas, bet tai satura būtībai man šķiet ir jānāk no cilvēkiem, kas šo podkāstu grib veidot. Bet katrā gadījumā ideja mums netrūkst, un ar lielāko prieku esam gatavi padalīties ar tām arī ar jums. Mārketings ir nākamais lielais bloks. Tā kā man ir diezgan plašas zināšanas digitālajā mārketingā, kad es sāku podkāstot, man likās, wow, es tagad varēšu noreklamēt tos podkāstus tā, ka visi tūlīt nāks un klausīsies, un patiesībā tas nav nemaz tik vienkārši. Izrādās, ierakstīt podkāstu iespējams ir viens no vienkāršākajiem soļiem visā procesā. Podkāstiem ir vairāk specifiskas iezīmes, kas tos padara grūti mārketējums. Piemēram, pirmā vieta, kur domājam par podkāstu mārketingu, ir sociālie tīkli. Bet tur ir viena liela problēma. Mindsets tev, kad tu ieeji paskrolēt sociālos tīklus, ir pilnīgi cits nekā tad, kad tu esi gatavs pusstundu vai 2 stundas klausīties podkāstu epizodi. Tu ieeji paskatīties sociālos tīklos, vai tur kaut kas nav interesants jauns, tu gribi pagaidīt 5 minūtes, pakavēt savu laiku, kamēr tu gaidi pie doktora. Tev varbūt tiešām varētu interesēt tā noreklamētā epizode, un tu ieraudzītu reklāmu, un tu teiktu, hei, super, šitas ir ridīgi interesants, kādreiz vajadzētu noklausīties. Bet tajā brīdī, kad tu nonāc pie situācijas, ka tu tiešām būtu gatavs klausīties podkāstus, tu visticamāk būsi aizmirsis par šo podkāstu. Šis ir tikai viens no izaicinājumiem, ar kuriem jāsaskarās reklamējot podkāstu, bet mēs noteikti varam palīdzēt tikt jums ar šiem galā. Mēs kopā ar jums varam sastādīt podkāstu mārketinga plānu un stratēģiju tieši pielāgotu jūsu podkāstu situācijai. Mēs varam palīdzēt pilnībā realizēt jūsu mārketinga plānu vai atbalstīt jūs, ja to vēlaties darīt jūs paši. Un trešais lielais bloks, manuprāt, ir podkāstu konsultācijas. Varbūt jūs jau diezgan ilgu laiku domājat par podkāstu sākšanu savā organizācijā un īsti nesaprotat, no kurienes sākt. Varbūt jūs jau veidojat savu podkāstu un jums vienkārši ir ļoti daudz jautājumu par to, ko darīt, kā attīstīties. Gribat veidot podkāstu savā studijā, savā ofisā, iekārtot studiju, bet jums nav laika stundām pavadīt YouTube, skatoties, saprotot tehniku, ko izvēlēties.
esam tam izgājuši cauri, noteikti varam arī tur palīdzēt. Kā arī mēs veidojam podkāstu rezultātu analīzes. Bieži vien mums dati var parādīt par to, kas cilvēks interesē, kas neinteresē, kādus podkāstus cilvēki klausās un kādā virzienā tālāk iet. Mēs varam satikties vienreiz uz garāku konsultāciju ar follow-up tikšanos pēc tam vēlāk, vai varbūt ieplānot regulāras reizes mēnesī, reizes pusgadā check-up tikšanās reizes, kurās izskatām rezultātus, pārunājam jautājumus, pabrainstormojam, pameklējam dažādas idejas, kā darīt kaut ko no jauna un citādāk. Es vienkārši gribu dalīties ar savu iekrāto pieredzi un palīdzēt augt krūtiem podkāstu projektiem. Jo es tiešām ticu podkāstiem, man tas liekas superīgs mēdījis. Bet, protams, pats galvenais jautājums ir, cik tas viss maksā. Tā, protams, nav ļoti vienkārši atbilde, tāpēc, ka tās situācijas un variācijas var būt ļoti daudz dažādas, un mēs varam piedāvāt diezgan plašā spektrā palīdzību. Bet īsā atbilde būtu šāda. Viens epizodes ieraksts, sākot no 100 eiro, ja tas ir pie mums studijā, un tas ir tikai audio ieraksts, līdz 700 eiro, kur mums jau ir īpašāka filmēšana ar specifiskāku montāžu un lielākiem montāžu darbiem. Podkāstu klipi no 100 eiro līdz 300 eiro. Atkarībā no tā, cik specifiska montāža tur ir vajadzīga. Bet, protams, nevienam nav vajadzīgs tikai viena podkāstu epizode vai viens podkāstu klips. Vienojoties par lielāku apjomu uzreiz, piemēram, 6 epizodu kampaņu veidīgs podkāsts ar 12 klipiem. Vai ikmēneša abonēšanas maksu, mēs varam šīs cenas diezgan optimizēt. Mums iekšēji plānot process paliek daudz vieglāk un ir diezgan daudz iestrādnes, kuras mēs varam veikt, lai darbus izdarītu daudz ātrāk. Kopumā, ja uzņēmums ir gatavs investēt no 500 līdz 2000 eiro mēnesī savu podkāstu projektā, mēs noteikti varam sakomplektēt no visiem 3 virzieniem tādu foršu paku. Mūsu mājaslapā zemāk ir pieteikuma forma, kurā jūs varat īsi aprakstīt savu situāciju. Mēs varam sazvanīties, pārunāt jūsu situāciju un piedāvāt jau konkrētāku piedāvājumu tieši jums. Tā kā es ceru, ka mēs tiekamies.